Pagājušā gada vasarā Latvijā tika atklāts jauns sporta veids – disku golfs. Lai noskaidrotu, kas tas ir par sporta veidu, šodien studijā esam aicinājuši UFO golfa dibinātāju Agni Vītoli. Čau, Agni! Čau! Sveiks! Saka, lūdzu, kas ir UFO golf un kas ir disku golfs? UFO golf un disku golfs ir abi viens un tas pats. Tikai UFO golf ir mūsu kustība, kur mēs esam izveidojuši. Un tas UFO golf nozīme ir UFO, kā nezināms lidojums objekts, kā jau šķīvīši izskatās lidojuši gaisā, un golfs paliek golfs, golfa principi. Ja golfu spēlē, kad bumbiņā ir pina bedrē, jāsit ar nojām, tad disku golfs ir ar šķīvīšiem. Lidinam šķīvīti un mēģinam trāpīt grozā. Es skatos tev līdzi arī paraugi, varbūt tu vari parādīt visiem skatītājiem un izstāstīt. Jā, nu tad šāds te izskatās grozs, nu ne šāds tieši, viņš ir izveidots mini. Šāds te, tā tad izskatās grozs, kurā jātrāp ir šķīvīši šādi te. Šis ir mazais šķīvīts, bet doma ir tāda, ja mums grozs stāv šeit, tad mēs metam šķīvīti vienreiz, divreiz, trešoreiz trāpam iekšā, un tad saskaitam, ar cik reizēm mēs esam iemetuši. Un tā līdz spēles beigām. Cik lieli ir patiesie izmēri? Cik samazināts reizes šis ir? Lielie izmēri ir manā augumā. Tas ir 1,70 m. Grozs. Nu, jā, nu mazāks par manu augumu. Un šķīvīts ir vidēji 3 reizes lielāks varētu būt, vai vairāk? Šķīvīts ir tik reiz lielāks. Vai viņš nav redzams, jā. Tā tad, šādi te, jā, tik reiz lielāks. Kā vispār radās ideja par tādu, no kuras valsts tas ir aizgūts? Tas ir aizlienēts no Amerikas. Amerikā pēc būtības 70. gados tika izdomāts tas viss. Spēlēja frisbiju, izdomāja, ka vajag kaut ko jaunu, un tad aizgāja uz šādu te principu, kamēr, gadiem ejot uz priekšu, mēs esam nonākuši līdz šādam te sporta veidam, disku golfam. Jā. Kāpēc tikai pagājušā gada vasarā uz Latviju tas atnāca? Uz Latviju jau bija arī iepriekš, bet iepriekš netika tik daudz, viņš varbūt popularizēts. Tikai draugu pulkā, paziņu lokā tika spēlēts. Un tad pagājušā gadā mēs izveidojām UFO golfu kustību, kuru tad arī tagad arvien dzirdamāk paliek. Jā. Kur Latvijā to var darīt? Latvijā to var darīt pirmām kārtām Meža parkā, pašā Rīgas sirdī. Tad ir laukums Talsu pusē, Laumu dabas parks, un ir laukums Braku takas, tas Ērgļos. Bet būs vēl mums UFO golfa laukumi, jūs vismaz pirmie uzzināsiet par to, un arī tad skatītāji to uzzinās pirmie. Būs šovasar vēl 3 laukumi. Viens laukums būs Doles salā, tepat blakus Rīgai, vēl viens laukums būs Raunā, un trešais, pats lielākais laukums, kas vien tā kā plānojās, būs Mārcienas muižā. Tas ir Vidzemē tālāk iekšā. Cik nopietnā līmenī ir tās sacensības pašlaik Latvijā un varbūt citās valstīs? Varbūt citās valstīs ir īpaši čempionāti vai kā tas notiek? Latvijā tagad īstenībā ir nopietnāk nekā bija agrāk. Tā ir Latvijas čempionāts, jau 2. gadu notiek. Starp citu rītā 1. maijā Latvijas čempionāta 2. posms tieši notiks UFO golfa laukumā Meža parkā. Un pasaule, Eiropa, notiek Eiropas čempionāti, pasaules čempionāti. Tā kā tas sporta veids ir visstraujāk augošais sporta veids visā pasaulē. Jo, kā saka, aizsāka to tikai pirms dažiem gadiem, bet jau notiek pasaules čempionāti un ir ļoti daudz spēlētāju. Tad vai nav doma dibināt Latvijas disku golfa asociāciju vai disku golfa savienību un jau nopietnākā līmenī startēt varbūt pasaules līmenī? Tur jau soļi spērti, jau ir Latvijas frisbija federācija, ar kuru tad draudzējoties kopā, arī disku golfs paiet zem viņiem, un tad jau mēs nopietnāk visu to bīdīsim uz priekšu, lai mēs arī Eiropā dzirdētu pa Latviju biežāk tieši šajā sportā. Un runājot par pašu spēlēšanu, cik es saprotu, tad fiziskā sagatavotība nav īsti nepieciešama. Kādas prasmes ir vajadzīgas, lai tā varētu labi spēlēt? Tā, nu šeit ir jāsaka tā. Fiziskā sagatavotība ir vajadzīga. Situācijā, ja jūs vēlaties spēlēt sportiskajā līmenī, sacensībās Latvijas čempionātā, būt 1. trīniekā, 10. tad jums ir jātrenējas, jāpumpējas un vēl viss kaut kas cits jādara, jāmetā šķīvīši. Bet šis sporta veids, tā UFO golfa būtība un virzība ir, kad var spēlēt jebkurš.
un tiešām nav vajadzīga īpaši iepriekšēja sagatavotība. Tīri jābūt ir vēlmei. Vēlmei atpūsties svaigā gaisā. Šķīvīt var mest jebkurš. Varbūt nedaudz vispār par noteikumiem. Cik pret cik spēlē, ko es drīkstu darīt uz laukumu, kā tas viss notiek? Katram laukumam ir savi noteikumi, bet principā ir tādi kopējie noteikumi, protams. Jāsaka tā, mūsu laukuma galā sagaida tāds grozs un ir arī izmetiena vieta. No tās izmetiena vietas startē 5 maksimums spēlētāji, kur tad visi izmet šķīvīšus un iet iekšā tajā celiņā, kā mēs viņu latviski saucam, angliski hole. Tātad mēs ejam iekšā tajā celiņā un, kas ir tālāk no groza, met tālāk to šķīvīt. Viņa nomarķē, met tālāk, kamēr iemet grozā. Tad visi spēlētāji saskaita rezultātu un ieraksta kartiņā to visu. Un tā tas viss notiek atkarībā cik grozi. Standarts, kā saka, ir 9 vai 18 grozi. Ir arī vēl vairāk grozi, tepat kaimiņos Igaunijā. Bet, kaut kā tā, jā. Un cik ir liela tā distance starp to metēju un grozu sākumā? Kādā tālumā ir jācenšas aizmest? Dažādā. Ir no 30 metriem, kas ir tieši, ja runājam par mežparka laukumu, 30 metri tas ir tuvākais. Un tad izaug līdz pat 80 un pat laumās ir 100 pāri metru. Vai ir iespēja arī ar pirmo reizi trāpīt grozā, vai tur tiešām tā, ka pamazām kā nonāk līdz grozam? Ir. Mežparkā ir ļoti daudz iespējas trāpīt ar pirmo reizi. Sevišķi, ja uztrenē, tad jāgatavo mums tikai balvas, jo par katru metienu, kurš ar pirmo reizi trāpīts grozā, tiek pasniegta speciāla balva tam visam. Varbūt var pastāstīt par kaut kādiem saviem personīgiem sasniegumiem. Kas ir tas, ko tu priekš sevis esi uzstādījis kaut kādu rekordu? Priekš sevis rekords ir dibināt šī kustība. Un pagaidām mēs netaisam lielus mērķus un sasniegumus. Mūsu mērķis ir apmācīt jaunos rakarus, kā es viņus saucu, jeb bērnus, iemācīt viņiem atpūsties, iemācīt viņiem šo sporta veidu, un tad, lai no viņiem, lai mēs pēc dažiem gadiem tiešām dzirdētu tālāk to disku golfu, kad no Latvijas spēlētājs. Kā mēs zinām, mēs esam spēcīga valsts. Maza, bet spēcīga. Varbūt tu vari atgādināt noslēgumā, kur mēs varam atrast vispār informāciju par UFO golfu? Par UFO golfu var atrast informāciju mājaslapā www.ufogolf.lv un tāpat arī visos sociālajos tīklos meklējot UFO golfu.